Дорогие друзья, вы находитесь на сайте центра АНАИС, Латвийского центра АНАИС, Центра возможностей человека. Сейчас перед вами выступит психотерапевт Илма Карчевска, которая прочитает мини-лекцию, касающуюся некоторых аспектов понимания, что такое алкоголизм и как с ним бороться. Она будет читать на латышском языке, родном для нее. Надеюсь, что ее мини-лекция найдет отклик у многих желающих узнать мнение специалиста. Итак, пожалуйста, Илма Войцеховна, вам слово. Sakarā ar to, ka alkoholisms ir ļoti smaga problēma, tāpēc gribās parunāt par šo problēmu. Jo, piemēram, nav tādas ģimenes, kas kara laikā nav zaudējusi tuvinieku, kādam tuvinieks ir gājis bojā, kādam tuvinieks pazudis. Tāpat ļoti daudzās ģimenēs, varētu teikt, gandrīz katrā ģimenē ir kādam atkarība no alkohola. Apkārt ir ļoti daudz veikalu. Citi paies garām, bet citam iemesls iedzert. To rada krīze, bezdarbs, iedzer visi. Tā sadzīviski iedzer visi, bet citi kļūst par alkoholikiem, citi nē. Galvenās problēmas, kāpēc cilvēks kļūst atkarīgs, ir viņa paša psiholoģiskais raksturs. Cilvēkam rodas iekšējs diskomforts, ar kuru viņam grūti kopā sadzīvot. Iekšēja trauksme, bailes, kaut kāda iekšējā sāpe. Viņam ir grūti ar apkārtējiem, bet viņam grūti arī pašam ar sevi. Principā ar šo diskomfortu var tikt galā, bet tad jāgriežas pēc speciālista palīdzības. Visvieglāk, protams, aiziet ārā, nopirkt alkoholu un to lietot. Dzerot, šī iekšējā sāpe tikai pieaug. Ar katru gadu cilvēks degradējas kā personība. Alkoholismu simptomātika ar vienu pieaug. Cilvēks, vārdu sakot, sabrūk. Iestājās personības degradācija. Visiem šī tematika ir aktuāla. Grūti pateikt to saprotami un atklāti. Kāpēc rodas atkarība? Ir ļoti daudz tēmu. Ne jau visi, kā es jau minēju, kļūst alkoholiķi. Citi saka, ka kļūst par alkoholiķi, jo sācies dzert, jo nezin sekas. Pārsvarā zina, bet tomēr lieto. Jau minēja, ka bezdarbs, krīze, cilvēki lieto alkoholu. Tomēr galvenais, kāpēc citi kļūst atkarīgi, kā jau minēju, ir personības ar problēmām. Jautājums, kā ārstēt? Nozīmē medikamentus, lieto, bet velk tomēr uz tuvāko veikalu. Varbūt labi draugi, dzīve laba, bet kaut kas rada tomēr to iekšējo diskomfortu. Galvenais tikt galā ar šo iekšējo diskomfortu, noņemt bailes, trauksmi. Cilvēkam grūti dzīvot pašam ar sevi iekšējā diskomforta dēļ.
Un sakarā ar to cilvēks netiek pats ar sevi galā. Tas ir jālikvidē. Bet pats cilvēks to, viņš nezina. Viņš pats to likvidēt nevar. Viņam ir jāgriežas pēc palīdzības, pie speciālistiem. Jo ar gadiem kļūst arvien sliktāk un sliktāk. Jo tāpēc, ka slimība ir progredienta gaita. Progredienta tas nozīmē, progresējoša gaita. Un ilgstoši lietojot alkoholu, cilvēka personība degradējās. Var teikt, nav nevienas ģimenes, kurā kāds no locekļiem nav atkarīgs no alkoholisma. Medicīnā ārstē ar zālēm, jo ir izmainīta bioķīmija. Un tāpēc gribās tikt ārā, nopirkt to pudeli, apreibināties, kas nedaudz mazina to iekšējo diskomfortu. Viņi nedzer aiz bezdarbības, bet aiz iekšējā diskomforta. To es atkārtoju jau varbūt 3. reizi, jo tā tas patiesībā ir. Tā ir kā pastāvīga zobu sāpe, ar kuru cilvēks netiek galā. Jāiet ārstēties, lai iemācītos saskatīt sevi. Iekšējas problēmas arvien pieaug. Cilvēks sabrūk kā personība. Pēc gada slimības pēc tam kļūst arvien sliktāk un sliktāk. Iestājas personības degradācija. Atkarības ārstēšana sākas, starp citu, no radiniekiem. Tas nav obligāti, ka tā būs, bet tas ir, ceļš uz ārstēšanos. Ir moments, ka šādā gadījumā nevar būt par glābēju. Radinieks parasti cenšas glābt savu slimnieku, alkoholiķi. Cilvēkam pašam jāiet šis ceļš uz sevis glābšanu. Un tas, kā es vēlreiz atkārtošu, ir jādara ar speciālistu palīdzību. Var teikt, viņi var tikt daudzīti, sisti ar pannu pa galvu, ar veļas rulli. Nekas no tā nemainīsies. Psiholoģijā ir svarīgs noteikums. Neglābjat šo cilvēku. Neglābjat paši. Cilvēks zina dažādas psihiskas... Cilvēks, iziet dažādas psihiskas dzīves savā, dzīves laikā. Viens periods ir no 1 līdz 3 gadiem, tad nākošais periods no 3 līdz 6 gadiem, pēc tam no 6 līdz 11 gadiem, un tas viss notiek faktiski automātiski. Tā ir mācību skola, kura jāiziet pašam. Neviens otrs to neizdarīs. Vajadzība ir tā, lai cilvēks sāk saprast, kas ar viņu notiek, un sāk pats sāk pievērsties savām problēmām. Mātes cenšas jebkurā gadījumā palīdzēt, bet tas neko viņam nelīdz. Kā izveseļoties no šīs slimības? Pašam sevi izmainīt, censties tikt ar sevi galā.
alkoholiķis nemīl sevi un nemīl arī citus. Viņš nemīl neko. Mēs pārdzīvojam, bet nekas nemainās. Kāpēc mēs tā pārdzīvojam, kļūstam par neirotikiem? Vajag apzināti redzēt situāciju un mēģināt objektīvi palīdzēt šim cilvēkam, lai viņš sāk domāt par savu dzīvi un analizēt. Mātes pārdzīvojumu neko nelīdzēs. Ne viņai, ne viņas mīļajam. Ar tādu cilvēku grūti dzīvot. Ar alkoholiķi tiešām ir grūti dzīvot. Kad iedzer, gribas pakārties. Kad ne, tad ne. Jādomā, kas būs ar šiem cilvēkiem un mums pašiem. Tas ir svarīgi. Kad atmet dzeršanu, viņš saprot, kas ar viņu kad atmet dzeršanu, viņš saprot, kas ar viņu notiek. Ko viņš nodarījis pats sev un iespējams pat padomā, ko viņš nodarījis arī saviem tuviniekiem. Tikai cilvēks, kas to izdara, pavisam savādāk sāk skatīties gan uz sevi, gan uz apkārtiem, bet cilvēks, kas to izdara, kas sācis veikt analīzi, sāk just viņš sāk just jau citu dzīves kvalitāti, viņš sāk ierauga citas iespējas apkārt, ne tikai apreibināšanās iespēju. Jā, gadās atkārtošanās, bet tas nekas, jo cilvēks ir izpratis savu situāciju, un viņš, tomēr sāk cīņu par sevi. Tālāk man neiet. Итак, дорогие слушатели, перед вами выступала со своей вводной мини-лекцией Илма Карчевская, профессиональный психотерапевт. С вами был также руководитель центра «Анаис». Съемка велась в опорном пункте психологического консультирования «Кристалл». Спасибо за внимание. Сегодня было 26 мая 2013 года. До новых встреч с Илмой Карчевской. Всего вам хорошего, всего доброго.